Mājokļu politikas nav ne Latvijā, ne Rīgā, ne citās lielās pilsētās. Mājokļu politika nav dzīvokļu vai mājvietu izbūves projektēšana vai kaut kādu konceptu attīstīšana par to, kā būtu jābūvē mājokļi. Mājokļu politika ir kaut kas krietni vairāk. Sāksim ar to, ka tāds īsti jauns šos dzīvojamos rajonus tādā mērogā jau mēs arī nemaz nebūvējam. Ir divas tendences. Viena tendence ir, ka šajos esošajos dzīvojamos rajonos kaut ko iebūvē papildus iekšā, kaut ko jaunu. Otra tendence ir, ka tādas dzīvojamo māju puduri jauni tiek veidoti kaut kur līdzās, bieži vien izmantojot šo te vēsturisko dzīvojamo rajonu infrastruktūru, veikalus, bērndārzus, skolas, līdz ar to savā ziņā tā kā drusku parazitējot uz šo vēsturisko dzīvojamo rajonu rēķina. Ir aizmirst tas, ka arhitekts Aleži ir bijis starpnieks, tāpat kā plānotājs. Kādreiz tas bija starpniecības starp dievu, cilvēku, starp valdnieku, dievu un cilvēku. Un šodien mēs arī tāpat varam jautāt. Ja? Es domāju, ka nekas nav mainījies, ja? Starp ko šī starpniecība piepildās. Starp pasūtītāju, finansētāju, pilsētu. Man liekas, ka tur ļoti kaut kā pietrūkst. Ja? Dabīgi šodienas pluralistiskai sabiedrībai nepieciešamā aģenta, kurš ir, mēs sakam, iedzīvotājs. Man liekas, ka tas arī ir jautājums, kurš ir mājokļu pasūtītājs. Vai pasūtītājs ir tas, kurš viņu fiziski, tehniski pasūta, pērk dzīvokli? Vai pasūtītājs ir tas, kurš attīsta dzīvokli? Vai pasūtītājs ir tas, kurš nosaka mājokļu politiku? Vai pasūtītājs ir tas, kurš raksta žurnālā par to, kas ir labs mājoklis un kas ir slikts? Īstenībā mājoklis kā tāds un mājokļu daudzveidībā ir cilvēku daudzveidībā ārējā inkarnācijā. Tad pavisam noteikti mikrorajons ir ārkārtīgi laba, ērta un fantastiska vieta tiem cilvēkiem, kuri tur izvēlās dzīvot. Ir tikai jautājums, protams, kā viņu padarīt šīm mērķiem atbilstošāku. Tipoloģijas daudzveidība noteikti ir nepieciešama un šo pieprasījumu pēc cita veida mājokļiem šaubos vai radīs tirgus apstākļi. Šiem piemēriem jānāk ir no pilsētas, no kādiem citiem avotiem, varbūt ir kāda eksperimentāla arhitektūras studijas, kas sāk ar izpēti, ar koncepciju radīšanu vispirms un tālāk jau varbūt ar kādu pirmo eksperimentālo projektu realizācijas, bet ir jāparāda, ka ir iespējams dzīvot arī cita veida tipoloģijās. To really change things, it is necessary that city authorities have a stronger role in developing policies, not only in text or in territorial plans, but in reality. So cities should consider themselves more like project directors. They should make not only a plan, but also a process, create a process and programs wherein they try to realize within a certain time real changes. Man tāds sajūta, ka tuvāko pār 10 gadu laikā Latvijas lauku pazaudēs vēl kādu 500 000 iedzīvotāju. Un reāli, ja Rīga un Pierīga nepārtvers šos iedzīvotāju masu, tad visticamāk, kad nākamā pieturvieta viņiem būs Īrija, Anglija, Vācija, Amerika, tad jebkura valsts izņemot Latviju.